Vēdera uzpūšanās, smagums pēc ēšanas, atvilnes, dedzināšana aiz krūšu kaula, vēdera sāpes, aizcietējums vai caureja. Reizēm viss kopā un vēl sajūta, ka vēders dzīvo savu dzīvi. Parasti mēs rīkojamies vienkārši. Palietojam kādu uzturu bagātinātāju, pamainām uzturu, izslēdzam kādu produktu un ceram, ka viss sakārtosies. Ja sakārtojas, lieliski, bet ja problēmas turpinās, tad ar vēl vienu līdzekli parasti nepietiek. Tad svarīgākais būtu saprast, kāds ir mehānisms šiem simptomiem, un šie mehānismi var būt dažādi. Tajā skaitā neiroloģiskais, kad nervu sistēma ietekmē gramošanas procesus. Tas var būt arī metabolais mehānisms, kad vielmaiņa, cukura un insulīna svārstības rada problēmas gramošanas sistēmā, ietekmē žults plūsmu un zarnu mikrobiomu. Tie var būt arī imūnās regulācijas traucējumi un iekaisuma fons, kā arī autoimūnais mehānisms, kad imūnsistēma strādā pret sevi, un gramošana ir daļa no plašāka procesa. Viens no vieglāk uztveramiem un saprotamiem mehānismiem ir infekcijas mehānisms, kad šie vēdera simptomi sākas vai nu pēc saindēšanās vai ceļojuma laikā vai kopā ar kādu slimību. Un šie dažādie mehānismi, ko uzskaitīja, labi izskaidro, kāpēc diviem cilvēkiem var būt vienādi simptomi, bet pilnīgi atšķirīgi cēloņi un mehānismi, un līdz ar to arī atšķirīgs risinājums. Tikai izprotot mehānismu, mēs varam mērķtiecīgi mazināt simptomus, nevis turpināt minēt un izmēģināt visu pēc kārtas un vēl vienu uzturu bagātinātāju un vēl kaut ko. Tātad ļoti svarīgi, ja mums šie simptomi ir vēdera uzpūšanās, caureja, aizcietējumi, vēdera sāpes, dedzināšana, tad ļoti svarīgi būtu saprast šos mehānismus. Ja tev tas ir aktuāli, tad tev noteikti noderēs meistarklase, kas būs kā gramošanas ceļvedis, kur skaidrošu mehānismu un kā to identificēt un ko praktiski darīt, lai samazinātu šos simptomus un tos novērstu.